Un neveiksmīgi, un Jānis Spruks ieiet zonā, kamēr Krausli. Nē, varbūt labi, ka tā arī notika. Savas ugunskristības esam dabūjuši tajā play-offā, kad ir zaudēts, teiksim tā, varbūt ne tiem pretiniekiem, ko gaidījām finālā, bet esam sapratuši, ka viņi tāpatās neko mums pa brīvu neatdos, turpinās cīnīties un ies līdz pašam galam. Iesim un laukumā parādīsim to, ko mēs esam rādījuši visu sezonas garumā. Spēle šodien startē Tervits Backshot un Valmieras komanda. Iespēja. Kas par momentu, kamēr Krausli. Vēl viens. Un atskan Sirēna. Jā. 5-0 vienīgos vārdus Valmieras labā guva Nikls Kalniņš. Un Valmieras vīn otro uzvaru šajā finālsērijā. Spēle neko nedevāt pēdējās 2 minūtēs uz 2 mazās atradāt. Tā lielākā kļūda ir tur, kur viņa iemet. Ko arī viņi izmantoja. Tad es saku, ka Džeki, tas gols nenāks viegli. Lai dabūtu to pirmo iekšā rūtu meistarību. Jā, davai, uz nākamo spēli sakošam zobus, tā kā Rika teica, no pirmā perioda sākam šancēt. Teiksim tā, nekas nav beidzies. Sērija iet līdz 4 uzvarām. 0-2 iedzinējos, bet man nekas atnāks. Galvenais ir nepadoties, nenolaizt galvas un kapāties. Tas ir play-offs, tā notiek. Te nav uz spēle, te neiznāk favorīti, te iznāk tikai cīnītāji un paši labākie. Tā vienkārši notiek. Jāstrādā, jāturpina strādāt. Pietrūkst vārti, pietrūkst gūtie vārti. Protams, tas ir tas, kas pietrūkst, bet cepur nos Džeki cīnās. Neko nevienam nevar pārmest. Cīnamies, gribas pars ir, cīņas pars ir. Kā ir tā spēlēm? Viss, nākamā spēle Jelgavā, turpinam cīnīties. Es neceru, es zinu, ka mēs cīnīsimies līdz galam vienmēr. Mēs esam komanda, kas nekad nav padevusies. Turam galvas augšā, cīnamies līdz beigu sirēnai, līdz play-off beigām. To arī no mums redzēsiet. Turpiniet galvenais atbalstīt un gaidām vairāk vārtu gūmus arī no mūsu puses. Labs vakars, mēs esam... Kur mēs esam? Jelgavas ledus halā jūs esat pieslēgušies 3. spēlei play-offā elites līgā, kur tieksmes Valmiera pret Tervetes Backshotiem. You know I can't help but these, cause they know they can never touch these. So baby, let me talk my shit. Jāiemet vairāk golu laikam ir. Pa vienu golu laikam bišķiņ vairāk jāiemet ir un jāuzmet pa vārtiem. Jāiet uz vārtu priekšu, jācīnās un jau ka būs kaut kas. Kas par mētienu? Nākamajām spēlēm paņemam līdz to, ka 9 jāspēlē. Pa spēles beigās tā mazā panika, kas mums laikam būs vienmēr. Nekad dzīvē mēs nevienu spēli no pirmās līdz pēdējai minūtei nenospēlēsim kā nākās. Bet neko beigās noturējām, viss kārtībā uzvarējām. Es domāju, mēs bijām daudz ātrāki. Mēs centāmies nedot laiku, neko veidot, nekādas momentus. Savā ziņā nokausējām viņus un tad jau arī iemetām beidzot kaut ko. Jā, runājām pirms spēles bez stulbiem noraidījumiem un pilnībā visi noraidījumi bija stulbi. Jā, tas laikam būs jāpielāgo uz nākošajām spēlēm. Jābrauc uz Valmieru, neko jācenšas
jācenšas nākamreiz ierasties nedaudz ātrāk, kā 20 minūtes pirms spēles sākuma, kārtīgi iesildīties un spēlēt kā šodien, tad jau viss būs. Mēs uzvarēsim, es esmu diezgan ļoti pārliecināts par šo komandu. Ja mēs spēlējam visi spēlētāji, visiem kā viņiem ir jāspēlē, tad visam jābūt labi. Pa labo pusvedos piespēlē Andersons met pats vārtī! Numur 26 Robert. Uzsētē Paškausks no vārtu priekša vārtī! Kas par izspēli? Nu, Pilnīgi brīnišķīgi! Prieks skatīties par Terence Bekšats. Ripu Bušs met pa vārtiem vārtī! Un varam redzēt, kā tervetnīgi gavelē. Numur 88 Artūrs Bušs. Otie vārds šodien. Nu, tagad ir... Vārtī! Terence Bekšats izlīdzina sēriju, panākot 2-2. Jā, dāmas un kungi, šī spēle noslēgsies. Ledus laiks beidzies, apsveicam Terence Bekšatu. Atvieglojums, mazliņš atvieglojums un gandarījums par to, ka izvilkām sēriju. Bijām ieberzušies nedaudz ar savu spēli, bet tagad esam nedaudz savu tā darbu atvieglojuši. Nu, neatvieglojuši visu savu priekšā, bet ar mierīgāku sirdi var doties tālāk. Jā, maisam gals ir vaļā. Tas nozīmē, nu tik bīrs, saturieties. Woke up today, smile on my face, may not go my way, still got my faith, so I'll be okay. Pagājušajā spēlē beidzot metām, kur vajadzēja mest vārtsargam. Bija uztaisīts mājas darbs. Mūsējais vārtsargs Ārčs bija parūpējies. Bija izgriezis klipus, kur jāmet goli. Palīdzēja. Pirmajās bija mums gan nepārliecinātība, gan pretinieku vārtsargam baigā pārliecība, kas lēnām būvējās. Tā kā tāda sniega bumba vēlās uz priekšu un beidzot mēs to pārlozām. Man personīgi tā ir pēdējā spēle šo sezonu. Nebūšu klāt, kad cerams, kad komanda pacels kausu, bet neko. Esam uz pareizā ceļa. Pēdējās divas uzvarējām, tā arī turpinām. Tāls ceļš ir iets, bet mēs jau esam ļoti tuvu un jāizdara pēdējie soļi. Everybody do that, look around and we blessed. Woke up today, smile on my face, may not go my way, still got my faith, so I'll be okay. Piekā spēle, Elītes divīzijas finālā, starts Terence Bekšats un Valmiera. Piespēle. Vārtī! Petrovičs. Paškausks. Otrais vārta gulums. Turpinās metiens vārtī! Ļoti labi izspēlē. Jā, tā vien jau bija pārāk. Tad saspēle šeit. Vārtī. Jau bija tāda saucamā tic-tac-toe izspēle. Pirmās divas spēles mēs varbūt nebijām bijuši iespēlējušies, sen nebijām spēlējuši, par cik visiem iepriekšējiem arī pārbraucām pāri. Ātrāk pabeidzām pa visiem citiem sērijas. Mums 2,5 nedēļas bija jāgaida līdz finālam. Treniņi bija tik, cik bija. Valmiera bija tikko iepriekšējo sēriju pabeigusi, nebijām iespēlējušies. Tagad rekur arī rezultāts. Spēlējam regulāri. Pa lielam Valmierai varianti nav. Ceturtdien jābrauc uz Valmieru un jāpiebeidz šis pasākums. Sākam no pirmās maiņas, pirmās minūtes un spēlējam līdz pašam galam. Aizsardzības zonā, komunikācija savā starpā, atgriežamies pa pozīcijām atpakaļ. Viņu zonā kustinam kājas, neapstājamies. Līdz ko mēs ripu pazaudējam, sēžamies viņiem virsū, ripu atdos paši mums. Kā davai, džekējam un gaidām! Visi kopā!
mēs redzēsim, kurš būs pārāk šeit duelī. Un Žukovskis! Iespienās, pavelk nošķirt tādā brīdī. Mēģinās ar netienu. Vārtu! Paškovskis! Kas tagad notiks? Kas notiks? Kamēr nav! Moments ir čempioni zināmi! Kad 2024.–2025. gada čempioni ir Terrorta Bēgšanas komanda. Izteikti līderi regulārajā sezonā un arī viņi iegūs kausu. Nu, teikšu godīgi, uzslauzi pelnījuši arī Valmiera. Pēdējo reizi, vienīgo reizi šajā playoffā es runāju šīs pašas kameras priekšā, šajā pašā halē, 5 metrus tālāk no ledus. Tajā brīdī mēs bijām zaudējuši savu otro spēli. Rezultāts sērijā bija 0-2. Gan līga, gan visi apkārtējie domāja, ka mēs esam bedrē. Viņi to arī uzrakstīja. Bet es tajā pašā reizē, šajā pašai kamerai teicu, ka nekas nav beidzies. Playoffs beidzās tikai tad, kad kāds ir uzvarējis 4 spēles. Un tajā brīdī es teicu, ka tas ir tikai sākums. Kad no tā brīža mēs atsparamies. Un tajā brīdī, kad es to pateicu, no tās dienas mēs neesam zaudējuši pilnīgi nevienu spēli vairāk. Neviena spēle nebija vienkārši. Dažas spēles varbūt rezultāts lika maldīties un domāt, ka bija ļoti viegli. Bet nevienā spēlē nebija tā, ka mums Valmiera neizrādītu pretestību. Tieši otrādi bija visas spēles ļoti grūtas. Un šī spēle bija visgrūtākā visā sezonā. Varbūt kādam arī karjerā, man personīgi. Bet mēs to bijām gatavojušies. Mums ir treneris, kurš pasaka pareizes vārdus. Mums ir džeki, kuri runā ģērbtuvē, runā uz soliņu, kurina komandu. Un es teiktu, ka tas viss ir pateicoties tikai un vienīgi tam, ka mums ir kolektīvs. Ja mēs mēģinātu katrs pats par sevi, nekas no šī viss nenotiktu. Tas viss ir kolektīvs un tie cilvēki, kas aiz tā viss stāv, kuriem rūp, viss ir sirdī. Šī komanda ir sirds, tā ir mana sirds. Man tā nav, pats nevar teikt, otrā ģimene, tā ir puse no manas dzīves šobrīd jau 2 gadus. Un esmu nenormāli laimīgs. Varbūt tā neizskatos laimīgs, bet es vienkārši eiforijā un izsmelts, cik esmu laimīgs. Jo tiešām es ticēju šo sezonu no pirmās dienas, no pirmās spēles, ka šis būs tas gads. Had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these rests is nice. All these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window. Es gribu pateikt milzīgi paldies katram no jums. Un man īstenībā iesēdās varbūt pat iekšā, kad Hara ziņa, kur viņš uzrakstīja, ka apstākļu sakritības dēļ viņš šeit nonāca. Es gribu pateikt katram no jums. Neviens no jums šeit nav apstākļu sakritības dēļ. Neviens. Jūs visi esat šeit, tāpēc, ka jums šeit bija jābūt. Cīnamies, traumējamies, renčus uz špricēm spēlējot. Entuzias hokeja līgā. Cilvēks pirms 2 gadiem vēl pelnīja naudu ar hokeju, bet viņš tagad ir gatavs vienkārši nogulties priekšā ripai un satraumēties šeit. Un samaksā par to 15 eiro. Tā kā es saku, tā ir sirds, džeki. Mēs katrs esam atdevuši visu. Tā 0-2 mēs visi vienkārši bijām lokomotīvi. Mēs visi bijām vienoti. Kāds mums bija soliņš, kāda enerģija. No tās 3. spēles es zināju, ar tādu soliņu nav vispār iespējams zaudēt. Un te mēs esam, džeki. Mēs tikko pacēlām kausu. Visi, paldies jums! Still got the same brothers since 6th grade. G-Wagon red seats, we on Biscayne. Trips to the Florida Keys, we imported these. Thanking God for the life he afforded me. All this jewelry on my body, I could light the hood. I need a brown-skinned chick just like Megan Good. Holding up every promise that I ever made. Music in the background, it's a